Pagājušajā sestdienā, 14. maijā, Bauskas ielā 88 Rīgas jauno tehniķu centrs svinēja dubultus svētkus – Hanzas dienas un starptautisko ģimeņu dienu. Lai ģimenes būtu saturīgāk, mēs piedāvājam radošās darbnīcas, kur bērni un vecāki var kopā darboties un palīdzēt viens otram apgūt jaunas lietas. Šodien ir iespēja darboties radošās darbnīcās, kas ir saistībā ar Hanzas 8 pilsētām, kas piederēja Hanzas Savienībai. Un tās būtu Rīga, Koknese, Straupe, Cēsis, Limbaži, Ventspils. Rīgas jauno tehniķu centrā bērni var darboties interešu izglītības programmās, un tās mums ir 3. Tā ir tehniskā jaunrade, sporta programma un kultūra izglītības programma. Tehniskajā jaunradē mums ir 17 pulciņi, tādi kā lidmodelisms, kuģu modelisms, kartingi, minikāri, Lego, foto. Un, teiksim, kultūra izglītībā bērni un jaunieši var nākt un darboties vizuālā mākslā, keramikā, papīra, plastikā, aksesuāru pasaulē. Sports. Mums ir ļoti interesants sports. Ir meiteņu lakross, zēnu interkross un dažādas laukumu spēles. Arī pie sporta spēlēm pieder šahs un dāmbrete. Ir ļoti izdevīgi bērnu atvest uz brīvā laika pavadīšanas istabu, kur bērns var vienkārši atnākt un paspēlēties, ja viņam ir brīvs laiks pēc nodarbībām skolā vai arī laiks līdz pulciņiem. Vēl gribu piemetināt, ka interešu izglītības iestāde ir tāda iestāde, kur bērni un jaunieši pavada savu brīvo laiku pēc nodarbībām skolā, pēc lekcijām universitātē vai tehnikumā. Šeit ir tā iespēja, ka viņi var darboties no 5 līdz 25 gadiem. Bērniem un jauniešiem ir iespēja vēl pavadīt savu brīvo laiku radošajās nometnēs. Tādas mēs rīkojam skolēnu brīvlaikos un arī vasaras periodā. Tagad vasaras periodā mums ir 2 nometnes, varēs darboties šeit uz vietas. Ir ļoti radoši pedagogi, un mēs aicinām visus bērnus, jauniešus, kas dzīvo Rīgā, vairāk gan Ziepniekkalna rajonā, Rīgas rajonā, Ķekavā, Daugmalē, nākt pie mums un darboties, un visi pulciņi pie mums ir bez maksas. Par visām Rīgas jauno tehniķu centrā piedāvātajām iespējām un tuvākajā laikā plānotiem pasākumiem pilnīgāku informāciju meklējiet mājaslapā www.rjtc.lv.